Garkalnes novadā ir daudzas tradīcijas, kuras laika gaitā veido Garkalnes novada draudzīgo un atraktīvo tēlu. Neatsvarams darbs tiek ieguldīts, lai uzlabotu dzīves apstākļus novada iedzīvotājiem, tiek domāts par infrastruktūras attīstību, kultūras un sporta jomu, tiek ieguldīti līdzekļi, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību novada bērniem. Garkalnes novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties visdažādākajos pašdarbības kolektīvos, apmeklēt kultūras pasākumus, dzīvot aktīvi, pilnvērtīgi un pats būtiskākais draudzīgi. Nesen aizvadītais pasākums Garkalne Ripo, kas pulcēja Garkalnes iedzīvotājs Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā, ir viens no pasākumiem, kas ir vērsts uz novada iedzīvotāju saliedēšanu. Laikam tā ir tradīcija Eiropas parlamenta, tas ir kā gods tiem cilvēkiem, kurus ievēlēs, un paralēli, kad cilvēks ir izdarījis izvēli par mūsu labākajiem 8 deputātiem, kuri būs Eiropā, tad viņš var atbraukt un pabraukt pa veloceliņu, kur galvpunkts ir Lankstiņa pie ezera, kurš, kā jūs redzat, ir šodien pēc laika un viss ideāls atpūtai. Volejbolu uzspēlēt, peldēties, basketbolu uzspēlēt, mūzikas grupas šādas tādas mēs esam sagādājuši. Tā kā es domāju, šis vakars būs garš un plats un visiem viņš patiks. Līdzās aktīvajai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam, novadā tiek pievērsta uzmanība arī vides kvalitātei, veidojot zaļi domājošu novadu. Tāpat uzmanība tiek pievērsta arī drošības jautājumiem. Tāpēc katru gadu tiek rīkota īpaša drošības diena novada bērniem, lai dodoties vasaras brīvdienās viņiem būtu atgādināts par drošības jautājumiem. Drošības dienas tā ir ļoti svarīga pasākums sakarā ar to, ka parādās mums tagad siltais laiks, viss peldās, visiem jāskrien kaut kur, brauc ar velospēdiem, brauc ar kvadratcikliem, mums ļoti daudziem cilvēkiem ir kvadratcikli un tā tālāk, motocikliem, automašīnām. Skolniekiem ir jāzina, kurā vietā atrasties, kad atrasties un kāpēc atrasties. Bet tas, pat nebūtu tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, lai skolnieki saprastu to, ka, viņiem arī ir jābūt savus dzimtenes patriotiem, jādomā par savu novadu un jādomā par to, kādā veidā saglabāt neatkarīgu, nopietnu Latvijas valsts, tādu, kāda viņi ir, un, protams, pēc manām domām vēl labāk. Un bieži vien šīs kā es uzskatu, militāra patriotiskā audzināšana dod ļoti daudz tieši cilvēku izaugsmei. Un, kad viņš redz darbībā, kā darbojās kaut vai policija, kā darbojas zemesardze, kā darbojas armija, tas nāk tikai par labu tam, ko viņš darīs nākotnē un kāds viņš izaugs. Kā jūs redzat, šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, gan tie dienesti, kas rūpējas par manu drošību, gan mediķi. Un arī, protams, kā parasti Garkalnē tas notiek, viss tas pasākums kopā beigsies ar vienu lielu skaistu koncertu, kur piedalās arī mūsu bijušie skolnieki. Un pēc koncerta, protams, būs tāds pikniks, jo mēs šeit Garkalnē esam tā pieraduši svētkus atzīmēt ar tādu kopā desas apēšanu un tējas glāzes izdzeršanu. Un tā kā mēs esam pārliecināti, ka šī vasara mums būs droša, mūsu audzēkņiem būs droša, un novēlu to pašu arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem.